Vēl rit pēdējās brīvās dienas līdz jaunajam mācību gada sākumam. Skolēni šajā laikā steidz izbaudīt atpūtu, savukārt viņu vecāki domā, kā sapirkt visu nepieciešamo skolas sommai. Vai esat jau gatavi 1. septembrim? Nē, nu vot, staigājam. Vācam visu padrusciņai kopā. Spār. Daudz vajag. Kā jums šķiet, grāmatas un burtnīcas lielākais tas finanšu izdevums vai apģērbs varbūt? Nu, principā grāmatām arī ļoti daudz vajag. Pagājušo gadu, cik tu mamma teica, Elīs, ja? Kaut kur 30 pāri latiem sanāca viss. Nu, visi piederumi. Šogad Daugavpils grāmatu un kancelēju preču veikalos vērojama pozitīva tendence. Vecāki par burtnīcu un grāmatu iegādi sākuši domāt jau laikus. Pat maija beigās jau vecāki nāca uz veikalu, sākam meklēt laicīgi, tāpēc, ka ir bijušas tādas situācijas, ja, teiksim, augustā un septembra sākumā meklējam kaut kādas angļu valodas mācību, burtnīcas grāmatas viņas vairāk, diemžēl nav un nevar dabūt. Un tad ir problēmas, vecāki no šām, kā saka, problēmām šīm situācijām ļoti labi mācās un sāk laicīgi kaut vai pa vienai burtnīcai, tik cik, teiksim, tā rocība atļauj, tik arī pērk. Lai vienam skolēnam iegādātos darba burtnīcas, vidē nepieciešams iztērēt 15 latus, taču saraksti katrai skolai atšķiras. Vismaz 5, 6, 7 darba burtnīcas noteikti ir. Ļoti reti atnāk, un tās ir noteikti, teiksim, novadu skoliņas, kur ir tādi mazi saraksti, 1, 2 burtnīcas, bet tas tiešām pagaidām ir gadies ļoti, ļoti reti. Pārsvarā tiešām 5, 6, tas tāds noteiktais skaitlis. Daudz bija jāpērk darba burtnīcas grāmatas tev? Nu, apmēram 8, man liekas, darba burtnīcas tā. Grāmatas mums tur dod. Arī šogad ir problēmas ar darba burtnīcu skaitu. Visiem skolēniem to nepietiek, tāpēc tās nākas pasūtīt papildus. Jāteic, mācību līdzekļu sarūpēšana skolas sommā ir tikai viens no tēriņiem. Bērni ātri aug, tāpēc līdz ar mācību gada sākumu ir nepieciešams arī jauns apģērbs. Viks, krēkls, džempers, kurps, sportam apaus un visu. No visa vecā esi izaudzis, jā? Jā. Mums jau, klades ir sapirktas, zīmuļu klades tas ir sapirktas, darba burtnīcas arī. Kā ir ar apģērbu? Es izaugusi droši vien no apģērba. Apģērbs vēl nav, vienkārši arī dažās vietās viņš nav tik kvalitatīvs. Tāpēc, mēs skatāmies, kurā pirkt varbūt un kurā nē. Lai finansiāli palīdzētu vecākiem, šogad Daugavpils pašvaldība no budžeta līdzekļiem atvēlējusi aptuveni 140 000 latu. Šī summa paredzēta gan skolas pusdienu maksas atlaidēm, gan bezmaksas pilsētas braukšanai sabiedriskajā transportā. Ar 1. septembrī mēs vadīsim, visa pārvaldāšana mūsu pilsētā būs skolniekiem bezmaksas, sākot no 1. un beidzot ar 12. klasi. Otrais pozitīvs lēmums, kuru atbalstīja arī mūsu deputāti kopumā, tas ir atlaides ēdināšanai. Atlaides ēdināšanai pirmkārt 1. un 4. klašu skolniekiem. Un šeit 50% apmaksās viņi paši, un tie, kuri maksās par pusdienam, par kompleksa pusdienam, dabūs 50% atlaidi. Savukārt arotskola audzēkņi pilsētas sabiedriskajā transportā varēs braukt lētāk. Viņiem būs jāmaksā vien pusi no biļetes cenas, kā arī grāmatu iegādēji pašvaldība atvēlējusi finanšu līdzekļus. Ļoti daudz jautājumu bija saistīts ar grāmatām un ar darba burtnīcām. Šeit es varu pateikt, ja ministrija mazāk par 2 latiem finansē mūsu skolniekus, ja grāmatas iegādēji, tad mūsu pašvaldībā tuvu 8 latiem uz katru skolnieku iedalīja arī naudas. Tomēr jautājot pašiem skolēniem, viņi labprāt par skolu nedomāt un vēl papildus kādu laiku atpūstos. Mācības stundas, jaunā viela un mājas darbi, tas skolēniem ir nopietnas un atbildīgs darbs.